Viena no aktīvākajām Madonas novada sabiedriskajām organizācijām ir represēto biedrība. Neskatoties uz cienījamo vecumu un pēdām, ko atstājis skaudrais dzīves gājums, Madonas politiski represētie ļaudis joprojām seko līdzi aktualitātēm valstī un pašvaldībā, piedalās Latvijas represēto apvienības aktivitātēs, bet aizvadītajā valdes sēdē uzaicināja Madonas novada pašvaldības vadītāju Andreju Ceļapīteru uz sarunu, lai gūtu informāciju un rastu atbildes uz jautājumiem. Es tā domāju, ka nekad nav par lieku informācija. Un bieži vien vecie ļaudis ne visur iedziļinās, un viņiem rodas dažādi sadzīviski, politiski, valstiski jautājumi. Un, lai to visu noskaidrotu, mums to var vislabāk sniegt Andrejs Ceļapīters. Tāpēc arī domāju, ka ir jāuzaicina. Jautājumu loks domes priekšsēdētājam bija plašs par piemiņas akmens rekonstrukcijas pabeigšanu atbilstoši arhitekta iecerēja, no apkures tarifiem līdz pat Madonas koģenerācijas stacijas neīstenotajam projektam. Tika pārunāti radušies pārpratumi un rasta vienošanās par turpmāku pašvaldības un represēto biedrības sadarbību. Caur sabiedriskajām organizācijām taču arī pašvaldība var gūt savu tādu skatījumu uz notiekošo, uz problēmām. Mēs tak negribam nekā slikta pašvaldībai, un es domāju, ka pašvaldība arī sabiedriskajām organizācijām, vismaz Madonā, ļoti palīdz. Nekad neviens atteikums nav bijis. Es domāju, ka tā sadarbība tikai nāk par labu gan vieniem, gan otriem. Es kopumā gribu raksturot šo mūsu sanāksmi, kurā piedalījās domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, ka ļoti vērtīgu, jo šāda sanāksme jau ir, gribu teikt, pirmā mūsu kopienā, vai ne? Un tie izsmeļošie jautājumi, ko viņš mums skaidro un paskaidroja, tik ļoti noderīgi būs, lai mēs saviem kolēģiem varētu arī turpmāk to pastāstīt. Tas būtu tikai vēlam, ja mēs turpmāk varētu atrast tādu kontaktu. Protams, ja domas pārstāvim ir kādam brīvs laiks, mēs labprāt lūgtu, lai viņi piedalīties, jo šādas sanāksmes kopumā ir vērtīgākas un augstāk cienījamas nekā, kad mēs paši vien esam kopā. Lai arī šā gada Madonas pašvaldības budžets ir ļoti saspringts, domes priekšsēdētājs uzskata, ka pašvaldībai ir jāatbalsta ļaudis, kas nodzīvojuši garu mūžu, nepamatoti cietuši, bet turpina būt sabiedriski aktīvi. Tikšanās noslēgumā klātesošie uzsvēra, ka joprojām jārod iespēja iznākt no savas dzīves vietas, lai satiktos. Lai šīs satikšanās neapsīktu, savs atbalsts jāpieliek arī pašvaldībai.